Grūti kaut ko teikt pēc mūsiem. Vispār tāds gulvīt nav. Draugi, nauda, labi. Otrais gols, tā ir vienkārši superīga. Super, kāds fantastika. Dzērienu, uzkodas un laba atmosfēra tevi jau gaida. Nu ko, nu tad ar atgriešanos. Čau. Čau. Tā kā maz tāds puisīts. Jā, viņš uz nopratināšanu atnāca. Nu ko? Skolas direktori. Kas mums ir noticis? Es nezinu, es bišķi apenēs gatavoju makaronus, tad jūs atbraucāt ne no kurienes. Es vienkārši dzirdēju, ka tu apenēsies, tāpēc mēs braucam. Bet gadu labu laiciņu nav ierakstīt epizodi. Īstenībā, man liekas, pirms es braucu uz Spāniju, mēs ierakstījām. Trīs nedēļas. Jā. Un ko es gribu pateikt? Liels paldies visiem, kas ir noklausījušies. Skatījāmies, cipariņa aug. Un tāpēc pie mums arī šodien ir ciemos Ciem Goldiger. Artūrīši mums ir ciemos. Sveiki. KPVLV, kvēls atbalstītājs un partijas kandidāts. Jā. Uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jā. Runājot par to, vai es, cerams, neko nesjauc de facto svētdienu, bet Aldis Govzems kandidēja uz Eiropu. Jā, tu arī Tāpēc jau šī apakaļ. Ar to tur, kur tā? Tautas vara. Jā, Jaunlatvieši. Jaunlatvieši taisīs parā Marokā Jaunlatvieši pēc tam droši vien. Atkal, jā, viņiem būs Jaunlatvija 2. Šoreiz ar Norvēģijas karogu, nevis Dānijas karogu. Viņi tur uzskaitīja sarakstā, kas tāda, tur tāds skandalos cilvēku, un Aldis Govzems nevar būt, bet viņš ir Latvijā šobrīd. Jā, apvienība Jaunlatvija. Jā? Kamēr tu meklē, es gribētu uzteikt, ka jums ir labs intro. Viņš atgādina kaut kādu degpunktu, bet kaut kam bija līdzīgs. Nu, mēs uz panorāmu tēmējām. Mēs gaidām, ka mums Soros uzrakstīs, ka man ir ziņas, ko jums vajag pateikt. Tā, apvienība Jaunlatvija. Kas par mums apskaties? Viņi, man liekas, visu budžetu ieliek mājaslapā un tādos sūdos. Viņiem jau tas budžets gaužam. Valde. Tas Rudolfs Brēmans. Viņš bija kādreiz diplomāts. Zinu. Jā. Viņš bija tas, kas paņēma uz apvienotajiem Arābu Emirātiem vējonis, aizbrauc kaut kas pie viņa tur, un viņš gribēja apskēmot viņas visas vai kaut kas tāds. Ārku ir iesniedzis sarakstu. Tā. Bet Aldim var nav ko darīt, viņam apnīk līdz. Aldis īstenībā ir šobrīd jaudīgākā dzeltenā presa Latvijā. Bet viņš atgriezās vienkārši ar to, ka viss vienkārši nomelno, paceļ savu slavu un tādā veidā arī dabūto. Sudrakāja un visādi šī tāds viss, pilnībā, neviens nav drošs palielam. Tu vari būt laimīgi precējies 30 gadus, un tev Aldis Govzems uzzinās, ka tavai sievai 18 gados bija viena OnlyFans bilde, un tev ir pīzdāvīs uzreiz. Jā, bet viņš varbūt arī nav tā, ka viņš tāpēc kaut kā pārāk daudz to uzceļ, tev bija tā viena OnlyFans bilde, lai viņi tur ir, forši tagad tu redz vairāk, varbūt, ka tu zināji, tu to nezināji. To jau viņš pasniedz, ka, ja jau tu liec OnlyFanos un to pārdod, tad lai visi zina, kā tu esi influencer un dzīvu māc visiem. Tā ideja. Es domāju, viņš vienkārši mēģina savu popularitāti. Jā, bet tu man vienkārši noreklamē tos viņas storijas. Es viņam piesakoju, es kaut sākumā pastījos, kaut ko patinu cauri, un tad es sapratu, ikdienā es pat vairs ne. Man darbā cilvēks, kolēģis skatās, un prasa, redzēji, saka, nē. Daudz runā par to, bet ziņā sākumā viņam bija tā, ka viņš tur reāli mazgāja kaut kādus šitos shady biznesmeņus un tādus, ka reāli bija tāds obā. Tagad jau viņš sāk, tur OnlyFans modelis. Viņam saprata, ka necipīja īstenībā, tas neinteresē. Viņam tā mērķa auditorija neinteresēs. Plus viņam arī nav droši vien vienkārši vairāk tas, tu visu kaut kādu lielāko savu info izgrūd, un tad tev paliek kaut kāds sagrēsni influenceri. Kādu viņa avot, kur viņš dabūtu informāciju? Viņš raksta Zilais kalns. Jā, kas ir tas Zilais kalns? Es to paši domāju. Es nezinu, bet kopumā, viņš jau visu to pasniedz, kad tas tur Džeks, kas viņam to laulību izjauc, ka tas ir vainīgs. Ja kaut kas, lai iet pie tā. Savu veidu aptriebība ir vai kā? Nezinu, laikam kaut kas uz to pusi, bet cilvēki skatās un daudz runā par to, jā, un dzeltenās preses žurnālisti visi nervos kurī, jo nevienam nav tāds līdz, viss, ko viņi varēja pateikt, Zintar Čīči ir izšķīries. Tas ir vienīgais, kas dzeltenai presei tik līdz viņiem. Tur viņi trāpīja pirmie. Aldim vienkārši tad skaidrs karjeras kāpnes, kur uz Delfos tālāk bāliņi tur kopā. Vai arī kaut kāda Latvijas lapas variants, kaut kāds skandalozais žurnālists. Jā. Runājot par bāliņu, redzējāt viņa interviju ar to Rastargujus. Jā, tos divus jautājumus. Par to šaušanu. Jā. Tas Rastargujus arī tagad daudz bišķiņ. Tu nevar vairāk vārdus izspiest. Nezinu, man ir joks par slēpošanu. Tas ir kā seks. Viņš vienkārši... Tas ir kā seks. Ja netrāpīja, nav svarīgi, cik tu ātri esi. Jā, bet viņš vienkārši tas bāžas neveikli tās jā, bet viņš tā Rastīs, viņš ir tāds inčīgais. Viņam tā, nezinu, tā valodas barjera kaut kāda, vai tas vārkājums nav vai kas. Varbūt arī viņš varbūt viņš nekad, es neesmu redzējis nekāds intervijas, laikam, viņu vairāk. Jūs esat baigi? Es tik redzēju, kā viņš tajā sportciņā dziedāja.
Labi, tā. Jā, šito te. Šis ir Andrejs Rasargojos. Būtu puses, ka Mikls ar Balču to dziesmu vienmēr iedzēs. Es galvenais pateicu, ka viņš labāk dzied nekā šauj, un šeit te otrā Jā, vieta lūdzu. sašauj visu. Nu, val. Es Es līdz nezināju, piedziedājumam jānorauj. Apskaties, Tripāns arī Viņam rītīgi arī. bauda. Pāns, kāpēc nav melnbalta? Iedod, cik tas nav neveikli izskatās. Zini, ko Tripāns pēc tam? No. Ģitāra, Andrejs Šautene. Viņam jau filmu top. Tripāns šito tā ņems ar abām. Viņš vismaz pateica, es sašauju visu šajās brīvdienās. Cerams, ka kundze arī. Sievas māte. Vai kaut mala lieta, ka vismaz viesnīcā. Ok, Klaroči, atgriežoties par politiku. Jaunatviešu saraksts. Tātad kandidāti ir Zemnieku saimniecības kalnavot īpašnieks Jānis Dzens. Īpašuma brokera Šarlote Šulca. Apvienības jaunatviešu valdes loceklis Edgars Dārznieks. Tulks Aivis Vasiljevs. Tas arī, man liekas, bija viens no Covid-tiem čalīšiem. Kas ķipā Covid nav un šitie. Psihoterapijas speciālista Anna Lietskalniņa. Ļoti dzirdēt. Tā nav tā TV kaut kā tur seja vai kaut kas tāds. Ļoti varētu būt. Vai nu viņai Es vienkārši uzvārds ir redzēju, vienāds. ka Šamās arī man patīk. Nē? Tā bija labi. Kas tur ir? Viņi, man liekas, arī sāk kaut ko. Viņi vauka, viņi saka, viņi karač. Es nenoskatījos visu, bet es jau daudz Viņa tajā redzēju, ka STV, viņi tādi man liekas, inčīgi jau palikusi lienīt. Jā. Un viņi tajā STV pirmajā kaut kādā sarunu šovā bija. Viņi tā saka, jā, mums arī ar to mākslīgo intelektu sāk runāt. Aha. Tāpēc, Saka, ka viņai jā. draugs ir kaut kāds aiteišnieks Amerikā, tāpēc viņi Un viņi tādi, ar to mākslīgo intelektu es arī daudz komunicēju ar to, visiem zināmo Elon Musk. Viņš jau pat Twitterī. Jā, viņi tāpat teica. Jā, un viņi tur, kā mākslīgais intelekts patiesās ziņas tikai Amerikā. Anna Lietskalniņa. Jā, tā laikam ir kaut kāda TV cilvēks. Kaut kur redzēt ir. Savā laikā kaut kad sīks ir bijis. Paļubumi Ozoliņa laikam ir bijusi kopā. Varbūt tāpēc. Varbūt tāpēc tu viņi zini, jā. Jā. Bet, karoč, Jānis Traumīts. Bet kas vēl tāds zināmie ir? Kur tā Aldis kaut stūmēs sarakst apakšā? Aldis, jā. Runājot par šo masu, viņa jau nekad nav bijusi, Kur man liekas, tāda pieskaitām 100%. Tas nav īstais saraksts droši Tas vien. nav, man liekas, jo Aldis te nav. Bet pieminēt, ka viņš ir vai ne? Bija viņš tur, jā. Bet, zina, Aldis, viņš tāds, varētu pateikt. Bet nav tautas vara vai kaut kas tāds? Šitas rieks nav tur? Nē, ir arī rakstīts, ir Gobzems arī kandidāts. Nu tad- Jābūt viņam ir rieksts, jo viņš jau taisa valsts, viņš nevar, viņam nav laika. Viņa arī nelaiž vismaz Latvijā, gan jau apakaļ. Viņa jau nekur nelaiž, viņa arī tur kaut Kā kur viņam jau, nelaiž man lidostā. liekas, ka te ir pending tas tur tiesas pasākums. viņš atgriežas, Jā, viņš tas atgriežas, hotels viņam viss notiek, tajā jā. locked up. Varētu būt kaut kas tāds. Viņš nodedzināja kaut kāds taģiks vai ne, vai kaut kas jā, tāds. jā. Viņš tur uztaisīja pirtiņu. Es domāju, ka tur sāpes arī, gan jau viņi meklē noteikti. Maizīšu Viņam kungs. šitas te bija Jā. tikai neteļu. Ugunskurīši. Jā, bet kaut kad drīz jau jābūt tām vēlēšanām arī neir. Mēs malāši to vienreiz. Viņas kaut kad Kaut kad pavasarī, būs. vasaras sākumā. Mēs gan jau to Tā teicām. jūs skatās, kad jābūt. Es zinu, tad, kad es nebūšu Latvijā, viņas būs. Karoči, tā kā Raus no Latvijā ejiet uz vēlēšanu iecirkņiem. Balsojiet. Nē, bet man nopietni, viņas ir 8. jūlijas, ne jūnijas. Jā, Vai ne? Reko ir Latvijā 6. Jā. 8. jūnijā. Jā, Nu, jo, karoči, man ir tieši Igaunijā jābūt uz rallija, un es sapratu, ka man nav variantu nobalsot. Sorry, Roberts. Bet tu arī vajadzēja būt, ka ir iepriekš balsošana arī tāpat kā saimnes vēlēšanām. Jā? Tā 8. ir tā lielā, bet man liekas, ka vajadzēja būt kaut kādu dienu iepriekš. Varbūt. 2 Mēs varētu jau būt, ka varam arī laicīgi ielikt. Tas ir tas, kur mēs arī braucam. Jā. Re. Tad mums varbūt visiem jāaiziet. Izdomāsim. O, jā. bet es arī, tur var vairākas dienas iepriekš, piemēram, es dienu iepriekš arī paļubumu. Es nezinu, jāpaskatās, jo, Labi, nav. Bet es zinu, es tev esmu datumu atceros, es kaut skatos, netikšu nobalsot par Gobzemu. Bet man liekas, ka šogad Tatjana nekandidē, jo viņa nevar, man liekas. Viņiem nav bankas konts bombžiem vai krieviem. Viņiem nedod. Viņiem pat kaut kāds, kas ir krievi, kaut kāds ABLV, labi tāda vairs nav. Pat šitāds viņiem nedod Jā, konts, jā. ka viņi briesmīgi. Viņi saka, tu vecā tā tīnies, nenāc smirni. Nu, jā, mūžiķi, kā tam ir balātīški skaidra nauda. Nu kā viņi jau pat aizskaitīja? Viņi jau no privātā konta aizskaitīja uz CVK vai kur. Viņi atskaitīja apkārt, kāds saka. Maksājums, tas tur tekstīši vēl esanām. Kas ir, ka tu vari caur sveitu pankatu maksāt. Jā. Vēl esanām. Viņi bija uzskaitījis tos 8,000, cik viņi atskaitīja viņš apkārt, Jā, jā. netīnies. Nu, Nu, tas ir rēcīgi. Bet viņi jau savus 4 gadus tur bija, ne?
Jā, vairāk. Pat pēc kārtas 2 termiņus. Viņi nav tā, ka kopš mēs Man liekas, tur ir mēbele arī. Tur ir mikrofonos pa Latviju, kamēr viņi pa Briseli. Tas ir, man liekas, viens no iemesliem, kāpēc liekas, ka Latvijā viss ir Krievi. Jā, jo vienkārši būs pār. Jūs redzējāt Krievijas Savienībai tā preses konferences, viņi sasauc pēc tam, ka Ždanovku apsūdzēja par tiem ēpastiem. Tas bija šīs 2 nedēļas. Un viņi tam brillēja. Un viņi tos rūnus sniedz tajā Eiropas parlamentā. Tas... viņi gan parlamentā, un tad tur visi... I am ambassador. Jā, tur visi pēc tam Latvijas deputāti, bet viņi pēc tam Latvijā uztaisīja preses konferenci par Latvijas Savienību, un viņi tur bija kaut kāds prikals, kas aicina žurnālisti, viņi tur kaut kādā izstāstīja to savu domu, un tad viņi visi uzvilka saulēns, meldās un tēloja viņi kaut kādā spiegi vai kaut kas esot. Tas varētu būt cringe. Tas bija rītīgi ļoti skaisti. Runājot par... No. Nē, Es gribēju jautāt, kā šašliks svētki pagājuši gadu notika, 9. maijs. Šašliks. Es domāju, ka rietumu nē. Nē, bet es Es domāju, šašlikams. Viņiem jau parasti tur bija uzcep gaļi, tur viss. Viņiem jau nav kur. Un dejoja. Nav kur. Bet bija, taču bija tas tur kipišs, kad tos ziedzu to traktoru stūmnost, un tad tur lec priekšā. Tas bija pagājuši gadu. Jā, es tagad domāju, vai bija jau svētki bez tā pieminiekta. Man liekas, ka bija bez tā. Vai nebija bez pieminiekta? Nē, ka to nenogāza. Vai viņš vēl nebija nogāzis? Pēdējo reizi ritīgi sargājis. Tur bija ritīgi daudz, tur bija cieta viss un nevarēja tikt iekšā. Tagad arī, runāju par šito... Krievija, karoči, ir izsludinājusi meklēšanā ļoti daudzos deputātus par to. Un tur es noklausījos to sižetu. Tur bija prikals, karoči, kad Vjačeslavs Dombrovskis, kas it kā, viņam ir super krieva akcents, viņš ir krievs, bet viņš ir tā, ka, kaut kādā normālā partijā, sakrīgi domāšana, un viņš arī bija viens no tiem, viņš bija aizbraucis kaut kādu vienu no tām Krieviju kaut kur, un viņam bija, tur bija supermaks, tūkot drošības dienas bija reaģējuši, un kaut kā tur noziņojuši, vai viņš, es nezinu, kaut vēstniecība aizved, viņš ātri notinās no tās valsts, bet viņam, pēc maz vai viņi visu, un viņš būtu paņemts šitā Krievijā, un visi viņš būtu mūžu notiesāts Krievijā. Šito ten bija Šlesers arī ielicis labi, tur viņam ļoti daudz kam nevar ticēt, bet šitam laikam, ka tā arī bijis, ir, kad viņš ir uzrakstītās valstis, kur īstenībā nevar braukt tagad šitie cilvēki. To bija sāps jau kaut kādā laika apkārt, kad tiem deputātiem visiem noziņojuši, ka, lai domātos atvaļinājumus, un tas bija aizbraucis un gandrīz jau čau. Tas ir debilis. Baigi daudz no tādas valsts tāpat, tur kaut kā Ķīna. Jā, palielinām, kāpēc tu uz tām valstīm arī būtu jābrauc īstenībā. Bet runājot par Krieviem. Uzvars Pārkaroči demontēja 22. gada 23. augustā. Jā. Kad? Pagājuši. Un izskatās, ka 26. viņa gāza. Karoči, 26. viņa gāza, tas nozīmē, ka bija viena. Es atceros, viņa bija cieta, man liekas. Tur bija ritīgi daudz policijas apkārt, vienkārši sargāja viņu. Pēdējos gados. Jā, jau pareizi. Tur taču izvietoja arī tas bildes ar Ukrainas to. Jā. Okay. Bet šogad es nezinu, kur viņi liksies. Viņus varēja kaut kā getliņos visu savēs, nemoši kaut kur uztaisīt kaut kā. Tusiņi viņiem tur. Latviešu tomāts neados viņiem. Tas ir pomidori. Bolderājas republikā gan jau, kad būs tusīši kaut kāds. Kaut kur jāizdomās. Bet mums kaut kāds naida kurināšana vienkārši piesies YouTube un nevarēs vairāk vienā. Mēs jau tik tā domā, kur viņi tusēs. Mēs jau kā labāk. Nav jau tā, ka mēs jau Jo es zinu, kur viņi tusēs. Es nāk pretī ar idejām. Viņi tusēs Ventspils akvaparkā. Jo, karoči, es piekdien biju uz Ventspils akvaparku pie ilgiem laikiem. Man atbrauc Latvijā atzīstams autosportists ciemos. Uzvārdu neteiks? Viņš kodēs arī reizē. Viņam vienkārši labi rezultāti, bet uz štīmī brauc, bet nevar teikt. Savādāk atņems licenci. Un es runājām, ka kaut kāda akvaparka kaut ko tādu. Un es saku, brauc uz Ventspils senā. Es biju skolas laikā, man likās, tur ir trūbas, tur ir tie viļņi. Vilniņš, pareizi, viņš arī Ventspils akvaparka. Tagad, tajās pelbiksēs, ieejam iekšā skatāmies, ir 2 trubas. Jā. Sarkanā un dzeltenā. Un tas basēns arī, kur tie vilnīšus skatos, viņš tāds poliski mazs. Neko, mēs tur nošūcam pa trubām, ejam uz to basēns, pieeja pie 2 pensijas vecuma glābējiem, tādiem kungiem, arī ar akcentu, kur runāja. Es tikai prasu, kad tos vilnīšus varētu palaist, viņš tāds pastāv uz pulksteni. Pēc 5 minūtes. Es saku, ok, davai, viņi palaiž tos vilnīšus, tie vilnīši. Tā bija. Bet, vienīgais, kas runāja Latvijas, bija administratori. Viņi bija ritīgi sakarīgi līdz to. Likums apkarība, vai ne? Nē. Bet vienkārši vispār tikai krievu valoda apkārt. Latviešu valoda nebija necik. Man likās, ka Ventspilī runā vairāk latviešu, bet...
Kā kurā vietā, man liekas? Tur pārventā, man liekas, diezgan dūlī. Nu, šis nebija pārventā. Tas tā kā Liepāja, man liekas, kādā karostā. Tas pats variants. Bet, karoči jārunā tā. Un tad bija viens džeks. Viens džeks izcēlās super īpaši. Viņš tāds tetukiem ritīgiem. Un tā bija 70 grādīgā pirts. Forša pirts. Mums tā patika vislabāk. Mēs, karoči, ieejam pirmo reizi. Sēžam un pretī tās džeks, viņš tur pašā augšā tāds pārsvīds. Un viņš ik pa kādai pusminūtē tāda darbība. Viņš tā kā novelk gar sev tā un uz tā oglēm virsū. Jūs visi elpojāt. Un mēs domājam, viņš sviedrus met, tā ka tiešām mēs tur vēl pastamies. Beigās saprotam, nē, ārā ir ledus mašīna. Un es uz visām pirtīm skaidri rakstīts ledu neienes. Viņš ir tādu kaudzu uztaisījis, tādu ritīgi kaudzu sev blakus. Un viņš tā ledu. Kurš viņu dabūja? Ārā ir tāds ledus aparāts. Tur var ķipa, lai tur atvēsināties pēc pirts. Un tu viņu ienes iekšā. Un mēs visu laiku pastaigām apkārt pa trūmām, ejam uz pirtī. Viņš laiks sēž tajā vienā pirtī. Vai otrs variants ārpus pirtstām zonu. Ārpus visām pirtīm ir baseins tāds neliels, kur 8 grādi, kur tu var ielikt augstu. Jā. Skatāmies vienā brīdī, viņš izskrien no tās pirts. Viņš tā agresīvi no tā ledus aparāta met tagad ledu tajā ūdenī. Viņš kā pusminūti met pilnu ūdeni. Mēs tur gribējām iet, viņš viens pats ielēc kaut ko tur tīrās uzreiz. Mēs negājām klāt. Tā kā viņš mājīgi bet viņš ritīgi, viņam ir tāds bāņas pieredze ritīgi. Tāds vietējais ir tur. Nu, viņš ir tik spirtnieks, viņš aiziet, tie noteikumi, viņš ir kā var pirtī, tā jau netājas nemaz tā. Un te visi darbinieki arī zina, nāk piekdien, viņš būs klāt. Ļoša klāt, skaidrs. Viņš saka skaidrs, jā. Būs atkal jācīnās. Nākamais viņš slotiņas nesīs arī. Ledus atkal beigsies, būs jāpasūt ledus atkal. Jā, bet skaisti tev gājas. Bet Līva Akupargā tas arī bija pludmali, vai ne? Bija. Līvas Akuparks īstenībā nav sūdīgs. Dārgs, man. Es gribēju, es neesmu ļoti ilgi bijis Līvos, bet es kaut tās cenas dzirdējis, vai kaut Kristers mums sūtīja. Kā es domāju, cik maksāja Ventspilī? Ķipa 2 stundas, bet mums arī tā administratora bija super lādzīga. Mēs teicām, ka mēs neesam vietējie Ventspilī. Mēs prasījām, ko vēl var tur kaut kāds rodējis izbraukt. Un viņi tādi, jūs tur pat neskatāties tās 2 stundas. Jūs, kad laiks tā nāciet pārā, bet es jums tos pulksteņus nereģistrēšu. 15, jā, es teiktu 15. 10. Mazāk. 8 eiro. 2 stundas 8 eiro. 2 stundas 8 eiro. Mums likās, man vēl pēc tam kaut kas piedāvāja, ka, mums tur varēja kaut kādu skidu un dabūt vai kaut ko tādu. 8 eiro pa 2 stundām. Man jau brīnums, kāpēc šūtās kā mājās tur. Viņš katru dienu tur jau mēs arī runājam par to, cik kuldīgs baseins tagad ar to vienu pirti un, bet ja tu ņem klāt to pirti un to tur, čista pirti, un to ir pitaks. Pagaid, man liekas, ka bez pirtīm ir pitaks. Jā, ar pirtīm ir droši vien 8 eiro. Bet tur jāņem abonements, lai lētāk, bet jā, varētu būt. Nē, bet tur jau gan jau arī var ņemt abonementu. Jā, pagaid, jums bija ar pirtīm arī viss. Mums bija viss all-inclusive, mēs paņēmām. Es Mārim teicu, lai viņš nobuko no sākuma, viņš bija zvanījis, tur teica, ka nē, brauc, kad gribu. Nu jā, un Reko arī ir Līva Akuparks. Tur ir caurīs kaut kāds, ne? Te ir pa sezonām, kas skaitās aktīvā sezona, klusā sezona, aktīvā sezona, izskatās visu vasaru, karoči. Nedēļas nogals un vasara ir aktīvā sezona. Un tajā ir principā 31 eiro pa 2 stundām. Neaktīvie gruši 28. Padomāju, mēs 4 aizbraucām, samaksājām 32 eiro. Jā. Tur vienam cilvēkam maksā 32 eiro. Tur pasēs 2 un 4. Nē, labi, tās trūbas ir vairāk un krūt. Es saprotu, tur bija tā snikers tumšā trūba, tāda ir. Nebija tāda. Jā, tur tās trūbas. Tā gaismiņā. Nebija snikers. Snikers tumšā trūba, tas var būt labs. Bet izklausās labi. Ja viņi nav, tad vajadzētu uztaisīt. Kaut kāds indiešu apmaiņas programmas students aiziet uz snikers un trūbu. Melno. Ruku man ir, viss trūbas man ir, es to varu pastāstīt. Ir snikers tumšā. Viņa bija rasēns vai lāsēns, tas lielai. Jā, bet viņi pamainies kaut kā bija, bet var pirms kā 3 gadu. Kas tu vairāk nav? Unikālais tornādo, zeltenais slitkalniņš. Jau nav vairs promo deals, sarkanais slitkalniņš, tā ātrā. Oranžais slitkalniņš. Viņiem vienkārši nosaukums zilais. Ūdens skeletons, ģimenes slitkalniņš. Jā, kamikadze. Tas ir kaut kāds zvēdar, kas ļoti. Vasarā, tie vasarā. Kamikadze arī vasarā. Zinu, kāpēc sezona ir vasara? Vai vasara nav tas laiks, kad tu Akuparkā, bet dara ārā visu kaut ko? Tāpēc, zini, kāpēc? Tas, ka tu esi sildīties. Tāpēc, kad vasaras sezonā viņiem arī tā lauka telpa, arī ārā ir kaut kāds trūbas un kaut kas. Vai viņi nav vēsā laika? Arī, kad ūdens silts, tu vari izpeldēt ārā, tur vēl ir mās tādi tie gumi. Jā, tu vari izpeldēt, bet tā vasaras laikā tur arī ir trūbas vēl klāt atsevišķas un vēl tur kaut kādi bērniem tur vietā, tāpēc es pieļauju, ka ir. Bet zinu, ka nebija sūdīgi tas Akuparks, atceries, mēs bijām Videnē. Tur bija forši.
Nē, Leišos. Leišos pašā galā. Druskinīgi vai kaut kas. Jā, tur bija Zolīdi. Tas ir pie Latvijas vai pie Polijas? Pie Polijas. Pie Poļiem pašā galā. Tas ir. Tādam roadtripam inčī pasākums aizbraukt uz spā tur. Es biju pirms 2 nedēļām Igaunijā uz tā kā viesnīca. Uz Utas spā, tas nebija tas. Utenā, nē, es tagad biju Viru. Un es īstenībā nodomāju, labi, es tur biju ar draudzenes ģimeni tā kā kopā. Mums vajadzētu aizbraukt arī uz kaut kādu viesnīcu. Tur kaut kas spā, forši varēja padzīvoties vakarā, pirtiņā, pasēdēt kaut kādu pilsētu. Mēs bijām pa nakti uz klubiem aizbraukt, bet pa laimi neaizbraucām beigās. Tad jau zini, kā mums visi tie saturiskie pasākumi beidzās. Es zinu, kur netiek. Tas pats arī laibraucienā. Baigi izplānoja, baigi saturisko pasākumu. Viss plāns beigās. Es gulēju 2 stundas uz laiku, man ārtā ir. Tā kaut kā mums iet. Pamostos kaut kur nekur. Nē, tur vajag konkrēti vienu šoferi, kas aizved un atved. Ko tad tas dod? Jā, arī. Tev vajag pie katras laivas arī vienu šoferi. Tas vienkārši es jau gribēju teikt, ka vajadzētu vienkārši dāmai iedot vienu, bet bet tas ir šausmas. Šausmas un vēl pēc tam sieviešu cilvēks. Jo sieviešu cilvēks arī var piemauties. Tā kaut kā, jā. Kuldīgā viss notiek. Kuldīgā rullē, kā teikt nosējies. Kuldīgā ir jauns skatonis vai uzkāpāt? Kuldīgā ir ļoti skaisti tur īstenībā. Mēs uzkāpām. Es arī uzkāpu. Šiem atbraukšu. Mēs bija mīzals, bišķi kāpt. Bet es nesaprotu. Pāris arī, viņš vienkārši uz pirmajam laukumiem un augstāk. Nē, es saku, kas tev ir? Es zinu, cirēs cilvēks saka, bail no augstuma. Nē, nav varianti vienkārši pirmo laukumu jau augstāk. Jā, kā pa tums ir. Mēs bijām tumsā. Bet zini, kas īstenībā, gan gaismā tu to redz, gan jau vēl labāk nekā tumsā, bet man viņš liekas, droši viņš ir tāds metāls, bet viņam ir dēļ metāla, tā, ka tie režģi caurspīdīgi, un tu uzkāp augšā, pasties uz leju, viņš redz visiem stāvot. Tu tā brīdī, ka pasties vēl kājas, pilnīgi tāds jocīgs. Un man, es skatījos, viņam tas metāla tās režģis, tāds plats, un es skatos, viņš jau uz reāli uzstutēts uz stūriem kaut kur, es tā domāju, cik ilgi turās. Es arī domāju, ka viņš ir vācīgi. Bet vienīgais, ko es domāju, par ko nav padomāts, ka tie metāla režģi, kad reāli, ja tu ej, tev uz galvu skrīt no tā, kas nāk augšā. Jo tās treps, viņas ir viss tādā režģītī. Ķipa tā kā netīru, bet mēs par to izrunājām. Kamēr tu uzskāp uz ceturtiem stāvam, tev notīrās kurpes, ķipa. Jā. Kad viņas vairs nav netīras. Ja tu vienīgi neesi pār kartupeļu lauku nācis, tur jau tāds. Bet brauc uz laukiem, kā savā mednieku tornī, nebrauc uz pilsētu, nevis tīnie. Es domāju, ka viņš ir drošāks nekā tas vecais zaļais. Nav, tas toči, uzgāja augšā un šūpājās. Tur lika skriet treneris, atceros, mēs būs jāskan kaut 20 reizes augšā, lai jau tie pakāpieni izlūzuši pa vidu. Pareizi, viņš lūz arī tur. Vienīgais, kas tam jauniem tur nevar nekur sazīmēt nekādas sūdzes, nekkaut kā. Bija jau? Jā? Nē, bija, bet mēs vietiņas jau skatījāmies. Katrā stāvāja 2 tādi 3 tur koku soliņi. Es domāju, ka tur ļoti labi Santa ir mauka vai kaut kā Šteinis saugā pipeļus pa 3 eiro kaut kā darba numuru tev ielikt. Mārta, es uzrakstīs kaut ko darba numuru. Inflācija jau. Piecīts, jā. Inflācija. Nu jā, pa Trinīt zinās, kā jokojās. Trinīt neviens neņem vairāk. Tas zina, ka prikals tas ir. Tur sūķenis censīts elšās īstenībā. Tagad pēc Covid. Paša augšā ir kamera arī. Es ievērojot, ja stūrītī bija. Jā, tas gan gaužā. Redz. Vēl kas bija labs, tur bija neredzīgajiem arī. Tur bija tas Ko tas tur augšā darīs? Iedomās, tas nosaukumā jau ir skatu torni. Tad tur kurlos izrēc vienreiz. Nē, bet kas tur ir, Arči, tu pastāv, kas tur bija rakstīts tajā? Es nezinu, es jau nemāku. Tur bija ķipa pirmais stāvs, otrais stāvs. Nē, tie jau noteikti kaut kāda Eiropas. Bet Ričam bija labs. Nē, vienīgais tu varēji visu tur sazīmīgot. Ko tu tur redz? Ja tev tomēr tā kā dzīve ir apnikus. Neliks no otrā stāva, nav tālāk, tu gaidz, ka 4. un tāda plīvina lejā. Nav svarīgi, par to arī padomāts. Tādā ziņā Eiropa. Viss cieņu novadam. Šitā noklausās, ka šitā Ines norauj nostīs. Samelo pirmajā stāvā 4. Jā. Jā, bet vai tur kāds kāps neredzīgais? Nezinu, pavaktē. Kas varbūt jau kāps? Nezinu, bet kā tu secināt, ka tas, kas kāpi neredzīgs, tas ir jautājums. To nūju. Viņš jau pats zinās. Bet vienīgais, ja tos punktiņus salēja, piemēram, uzkāp 4. stāvā augšā, un tur tos punktiņus salēja, piemēram, uz to pusi ir venta. Bet cik arī nereāli. Bet tu jau sadirst var arī.
Tu ķipa satojas ir tīk visus tos punktiņus pareizi, un tu tur aiziet viens šitos strādnieciņš, kuram pohu ir vienkārši salīme un līdzi. Vajadzēja Eiropas naudu, lai tā būtu. Bet šitas te bija prikols. Neatceros, kurš kaut kā tās slavenība stāstīja par šito Stevie Wonder. Ka viņš vienkārši mēdz, vienkārši prost gulta kādos, bet 3 pa nakts Stevijs Wonders zvana. Ko? Un tā viņš aizdomāja, pareizi, viņam jau nav diena un nakts. Viņam jau vienkārši tums ir. Un tā, ka viņam tas režīms vieglāks atčakarēt. Tas ir dirsā, ne? Jā. Kā viņš zina? Nē, kaut kā jau viņš, kā jau mostās, tā, ka tajā režīmā tu iet, vienkārši nogurs, es par tāpat nav nakt, bet tā, jā, ķipā. Īstenībā jocīgi, jā. Nav tā, ka uz piecelies pēc ārā tumšs. Kāds viņam tumšs, vai viņam gaišs laika ir? Labs jautājums. Jā, varbūt nežēlīgs laiks spīd. Bet, ko tu redzi? Bet ir konspirācija teorijas, ka viņš īstenībā nav akls. Kāpēc? Ka viņš feiko? Jā, bet... Arī kaut kāds Eiropas naudas, lai dabūtu. Projekts 30 gadu vai cik garumā vairāk. Tas tā kā tajā stulps un vēl stulbāks, ka viņš tur tēloja 20 gadu, ka viņš ir kaut kāds, nezinu, tur atpalicis vai kaut kāds tāds. Jā, ka viņam kaut kāda problēma bija, bet šito Šakīls un Nīls teica, ka viņš kaut kādā liftā bija gājis iekšā. Un tur pretī Stevijs Wonders. Viņš nostājās viņam blakam, viņš sapšek. Tāds, bet ko? Kā? Un tad, jā, kaut kur YouTube'ā jābūt arī compilationam, ko viņš ķipā. Bet arī pašā laikā bija arī, bija labs vidaks arī, kad kaut kādā balvas pasniegšanas ceremonijā viņam arī bija jāuziet uz skatu kaut kas tur. Viņš kopā ar kaut kādā, man liekas, dziedātāju vienu pasniedz to balvu pilnīgi citur kaut kur viņš bija pagriezies. Tā viņa atnāca pagriezis pareizo. Bet vai tad nav tā, ka tiem neredzīgiem nenormāli labi tā dzirde? Jā, nu tev ir, tev ir labi attīstīts cits maiņas labāk. Tu no kurienes nāk skaņa arī? Jā, tā ir. Tur kaut ovācijas kaut kas tāds. Jā. Riču, tikko atcerējos. Kur ir 4. epizode? Kāpēc viņi nav... Apple podkastos, Spotify. Jā, man šodien es braucu ar kolēģi uz Rīgu un atpakaļ, tad viņš kaut ko prasīja mums par šo te lietas, tad es šodien kādreiz rakstam un viņš prasīja, cik epizodes, viņš saka 6, ko es apstājos, skatos, bet nav 4. Tā YouTube studio ir... YouTube ir 5, ķipa. 1, 2, 3, 4, 5. Pārējos ir 1, 2, 3, 5. Jā? Jā. Obā, tas kaut ko palaidis garām. Ok, šito ieliks arī to. Kaut kādu mūsu visnopietnāko skatītāju palaidis garām. Jā, bet man interesē, mēs iegājām tajā, pirms epizodes skatīties auditoriju, un rādās, ka ir kaut kāds cilvēks no Amerikas arī klausījies. Pirms tam nebija? Vai no VPN viņš izmantojis? Nē, es nezinu, nebija ievērojis. Atzīsties, ja tu esi amerikāns. Ierakst komentāros, ja tu dzīvo Amerikā. Pasaka, kā tur ir, vai tiešām šaudās. Man viens Norvēģi. Norvēģis, tas jau aicis mūsējis. Tas ir skaidrs. Šādi tauts aisim. Jā, tā, kas vēl jauns pasaulē? Tuvāk, tālāk. Es zinu, kas ir noticis. Tas vairāk ir uz austrumiem. Navaļņī. Tāda bija, jā. Ukrainā karš arī. Jā, Ukrainā karš bija. Navaļņī noņēma no trases. Kurā vietā? Ukrainā. Tas ir, tur pie... Tā ir tā valsts, kuras krītiņas tu man atved. Atceries, tu man krītiņas. Bet, zināmā par to Navaļņiju, es šodien braucu mašīnā un random kaut kādā ziņā stāstīja, ka viņa sieva ir nobanota Twitterī, X-ā. Elons ir pirks pielicis. Jā, un es domāju, jo tur bija tā, ka viņš bija mīrus, viņa laikam tagad tikai uztaisījis kontu, jo visu laiku viņš bija aktīvs, ķipa tajā X-ā vai, gan jau, ka ne Krievijā, viņš vairs nav bijis aktīvs. Un viņi ķipa uzrakstījis kaut ko, kad viņi zina, ka ķipa Putins viņu ir nogalinājis un drīz... Protams. Ko zinu, visi. Un, sākumā viņai bija kaut kā tie posti slēpti, tur stāstīja, ka tu viņu redzi kaut kā uz viņas profilu uzvar, bet ja kāds atbild, tu neredzi, un tagad viņai vienkārši profils. Tas ir interesanti, jo Elons jau ķipa pasniedz visu to, kad, lai pohoju ko, bet liek. Tā brīvā runa ir, lai viss neapspiež. Rečeks, jā. Bet tur jau arī esot kaut kādu prikolu to Navaļņī, ka viņam tur advokātu un tos radinieks nelaiž klātam līķim. Oba. Tur sākumā saka, vispār viņš nav te nemaz, un tad tur nelaiž klātam līķim, un tur arī kaut kāda ČP ir viņi. Bet kas ir dīvaini? Kāpēc tieši tagad? Jā. Vai tas netīšām sanāca viņiem tur? Vai kā, bet tas ir varbūt, ka gadījums tā, ka bija tas amerikāņu students Ziemeļkorejā. Ka viņš nopīzdoja to plakātu, un viņi ielika vienkārši tajā nometnē, un viņi tur pārmocīja, ka viņš nomira beigās. Viņš bija nobanots, un viņš parādījās atpakaļ.
Jo viņiem tas nav iemesls, bet diezgan stulbs, man liekas. Tur, diezgan nereāli. Kāds viņam bija nav? Kurš vienkārši slikti palīdz bez Jā, ka viņš ģibēs gājis pēc sūdīgu. Tu būtu sērs, kā viņi vienkārši cik reiz, divreiz mēģināja noindēt. Tad ielikt cietumā un pēkšņi nomira. Nē, labi, arī tik ilgi. Viņš neaizmuka prom, es pat nezinu, kāds no cietuma? Nē, kāpēc viņš no kāds Krievijas neaizmuka? Viņš jau tāpēc, viņš bija Vācijā un viņš aizbrauc atpakaļ. Jā, kāpēc viņš aizbrauc? Viņam nebija skaidrs, ka Putins dara vienu lietu. Viņš gribēja parādīt, ka viņam nav bail. Kad jums cilvēki tautieši arī nav jābaidās. Tomēr ir. Bet īstenībā, cik es lasīju, nav arī bijis tā, ka viņš ir bijis kaut kāds pro-Ukraina baigais džeks. Viņš vienkārši atkal sākās. Viņš te no tevs iedzerumu vienmēr. Ka viņš tāpatās ir bijis par to, ka imperiālu Krieviju vienkārši bez oligarkiem. Jā. Tā, bet es neesmu beigas sekos līdzi. Gan jau būtu demokrātiskāk noteikti. Ķipa, jā, bet tāpatās viņš teica, ka Krimnaš un tā. Jā? Laikam, jā. Baigas nevar apstiprināt, jo es neesmu pārbaudījis kārtību. Bet tas vairs arī nav svarīgi. Tā kā, Navaļņīs nav. Viņš tur atgriežas pēc 5 gadiem. Tā runā, ka nav. Hitler kopā. Mošviša Prigožina ap 2 Afrikā tagad čilo, ko tu zini? Putins izsmēlā ādzīšu. Viņš saka, pasaulē jāzina, ka es esmu briesmots, bet jūs tur man tur kūrat, viņš viens. Krimā. Noīrējuši vienu mājiņu, jūs tur dzīvojāt. Jā, jūs tur baigi nezīmējās. Tupaks arī tur būs. Tupaks arī, jā. Harambe. Kas no Latvijas, kaut kāds Grantiņš vai kas bija šķiet? Nē, labi, nē. Skrastiņš? Nē, es domāju, Grantiņš bija kaut kāds Slepkovu izvarotājs. Tas jau bija Rusiņš. Nē, Rusiņš jaunais. Rusiņš bija tāds vecs un riebīgs, Grantiņš bija tāds spēka gados. Viņam bija lielākas dotības. Viņš bija strāsts no viņiem spēka gados. Jā, bet to Rusiņu atrast vispār beigās. Es domāju, ka jau atmet ar roku. Jau peldi. Domāju, kur tu vari pusgadu vienkārši nosēdēt Latvijā, ka tev šis neviens kaimiņš, neviens nav redzējis. Tev jau, ko tu ēd, tad tev uz veikalu jāaizbrauc. Tad tev uz veikalu. Viņš jau ir ļoti kautrīgi, tu viņu redzētu, es biju man kalpos zvanīt mentiem. Ko es viņam teikšu? Jā, moši tas nebija viss. Domāju. Nē, bet es domāju, viņš nav Latvijā, ja viņš kaut kur ir, tad viņš nav Latvijā. Es domāju, ka viņš nav dzīvs. Jo padomā, tādos, es nezinu, kaut kā tu aizbrauc prom uz kaut kādu vēlsiņu, zinu, kaut kādu, nezinu, Moldovu, pieņemsim, Rumāniju. Kurš tev vispār zina, kas tu tāds Rusiņš esi, tad tev meklē bet tu kaut kur aizbēg, tu taču kaut kādu kāpost. Ķipa, jā. Viņi kaut kādam random Rusiņam, lai tu tur uzsāk dzīvi. Kaut kādā papīrs tev vajag, tur kādam plānam ir jābūt. Es domāju, viņam diez vai bija plāns, bija šībers vienkārši. Kā sauc to? Es esmu tev vairākas reizes jau prasījis to, kas to apdrošināšanas fraudu taisīja, ka tas kaķis gāja, iemeta to pagarinātāju. Neatceries, tas bija. Tas bija ļoti labs. Es neatceros. Viņš to, principā, to savu ģimeni vienkārši baseinā nosita elektrību. Viņam bija, tāds, viņš bija pirms kādiem 15 gadiem jau 10 gadus nosēdējis cietumā pa kaut kādu slepkavību. Viņš ķipa laukos nevainīgi dzīvoja. Viņš kaut 50 gadīgs, viņam bija kaut 18 gadīgi draudzeni, ķipa. Tur laukos. Un tad viņam bija dēls vēl tās draudzenes vecumā. Un kaut kā viņš bija apdrošinājis katru no gan to savu dēlu, gan draudzeni 3 apdrošināšanas kompānijās par rītīgi lielu kāpostu. Labi izdomāja. Un viņiem netīšām gadījās, ka viņi bija uztaisījis viņiem tā kā baseinu kaut kādā kublā vecā vai kur virs baseina uzlicis kaut kādu koku, uz kura karājās spuldzīta pagarinātāja. Un kaķis esot gājis, aizķērs to spuldzīti, iekrits iekšā un apnosis. Kā viņš izdomāja, ne? Padomā. Kā tur beigās beidzās? Protams, ka viņi iesēdināja. Nedabūja nav. Tur man patīk, ka... Nē, tur kaut... Latvijas televīzija aizbrauc tai ciematā jautāt, vai es dzirdēšu par slepkavību, kurš tur vainīgs. Tur pilnīgi visiem teica, jūs nezināt, viņš ir slims. Tas jau Anģis bija. Jā. Tur viss skaidrs. Beidzas neizgāja, kā saka. Jā. Moši uzliekam un atgriežamies. Pausu? Jā, tā teikt. Vai jūs neesat gatavi pausu? Varam pausu paņemt, jā. Vai? Jā, Mēs stāstīsim to labo darbu, ko mēs Lijā izdarījām tikko. Vai jums kauns ir? Nē, saka. Karoči, mēs piekāvām 12-gadīgo bariņu, bet atņēmām saltiņus viņiem. Un viņi tagad vairs nepīpēs, nenesīs mājās. Reāli uzlabosim kaut kādu bērnu veselības stāvoklis, bet teikt tā. Gaidīsim no pašvaldības policijas kaut kādu atzinības rakstu. Jā, atzinības rakstu. Novajag gadu balvu. Bet šitas ir kaut kāds krutējs saltīšs, jā? Tas kaut kāds saldu pulsi, jā. Šitam ir tam, kuram var ielikt čārģeri, jā? Un cik tu ilgi viņu var kurīt? Palielam. Visu mūgu. Kamēr papis viņu. Jo tu ātrāk viņi pazaudēs, nekā man liekas izkurīt. Jā? Viņi nevar pildīt, jā? Nē, var. Jo... Tu viņam maini tos galvas. Šito te neskat citreiz. Viņu var mainīt, jā? Cik maksā šis te?
Kaut kā 3,50. Lētāk nekā. Cik pat tā čauliņa? Nu, viss kaut kā 10. 10 maksāja. Jo es zinu, ka es kādreiz, ka ķipā, kaut kad es biju pircis tos CBD saltiņus. Un viņi arī bija lādējami. Bet nu, viņi nebija tā, ka tu viņus var galiņus mainīt. Tagad ir, es nezinu, ja godīgi. Viņam to lampiņu to. Viņa tāda inšīgā, jā. Viņi to jaudu dod. Bet tā, godīgi sakot, ir tā, ka es... Es nezinu. Tā ir viena visiem šitiem pīpējumiem. Pīpējumiem ir tā kā. Es salūzu, es teikšu godīgi. Salūzu, jā. Es domāju, paņemšu to saltiņu, es domāju, nē, ko tur. Ko tagad vairāk lieto? Nē, stulbs jautājums. Es gribēju jautāt, ko vairāk lieto tos snusiņus vai saltiņus, bet saltiņus. Gonjuka saltiņus. Es domāju, saltiņi jaudīgāk ir. Snusiņi arī. Kā kurā communityjā, kā saka. Tā lūpam. Jo tie snusaini arī sēž. Sportīs, man liekas, parasti lietos snus. Jo viņa nevar pīpēt. Es zinu, ka hokejisti jau baigus pat kaut kādā NHL-ā, jā, viņi liekas zvanu. Spēles laikā. Futbola arī. Soliņu nosējās iemet, tāpēc, ka tev enerģiju iedod. Tu jau pats zini pīp man. Tas jau sirdīna. Man cīgi neiedod enerģiju. Pilnīgi nekad tā nav bijis. Ko zini, kaut kā tā tas strādā. Es zinu, ka arī futbolisti, jā. Futbolis baigi, jā. Baigi to virs. Ir tā, tas vidāks, kā Ibrahimovičs iet uz laukumu, tos nusiņu izmet ārā. Tā kā, viņas nebojā plauši, bet, jā, tā nikotīna dabū. Jo ķipā nikotīna laikam, kā tev organisms dabiski izdala, bet, super mazā vielā. Nezinu, cincī laikam. Bet, tāpēc melnē nepīpē baigi. Jā, viņiem pietiek. Viņiem pietiek nikotīns, bet... Te jau kundze vairāk uzņem. Mēs kaut ko mēģinām kompensēt. Tāpēc ir dāmas mazāk kurī. Jā. Tā, man tā stāstīja. Huizin. Varbūt kaut kāda nikotīnam līdzīga viela izdara. Jo es biju dzirdējis, kad nikotīna ķipa tev kaut kādu vai... Es netaisos lasīt tev Te jau tabaks industrija vispret cinčiem ir. Nē, daudz. Cīnās pretī tām reklāmām, kas Pornhubā rādās, ka tu 7 centimetri nedēļas laikā. Nē. Tā nevar būt. Tā nevar būt. Es zināju, zināt, kas ir. Es neticu tam, ka jo tev lielāks, jo tu mazāk kurī. Jo. Nezinu, varētu būt, kad man vienkārši stāstīja, ka nikotīns vai kaut kas līdzīgi viela ir organismā, un viņi izdalās dabiski, un tad, kad tu hurī, tad tev organisms pierod, šitik daudz tas nikotīns ir, un tad tu vienkārši nevar vairs atmest, tāpēc. Bet huizmoši, ka tā nav, es negribu sadirst. Sazvērstības teorija, tā ir kārtējā. Ja tu beigs pīpēt, tad tev cīņas samazināsies. Apmēram. Tāpēc nebeidz pīpāt. Nekad. Pīpāšana ir stilīga. 80. gadā. Jā, uz kādreiz bija. Tur jau ārsti ieteica kādreiz. Jā, uzskurīja. Tu aiziet pie ārsta, uzpīpā. Cik pīpā, nepīpā? Mīzols. Gribat faktu par ralliju? Saistībā ar ralliju. Varēja kurīt mašīnā. Nedaudz jau jāpieskarās mums ir šī tēmai. Kādreiz Mitsubishi rūpnīcas komandai mašīnas bija ar Marlboro uzrakstiem. Tas bija sponsors. Kas ten? Formula arī bija. Jā, un tagad ir tā kā banots tās cigaretes reklamēt, un Latvijā Kalvis Blūms ir uzbūvējis tā kā autentisku mašīnu, tai 6. evolūcijai rallijā. Viņam nav saules gadījumā tur virsū kaut kāds arī, ne? Nē. Tie ir tāda kaut kādiem braukā bagījiem ar tiem saltiem, tas nav tās. Bet viņam tā kā bija visām oriģinālām Marlboro uzrakstiem sarkanajiem, un viņam izrādās arī Latvijā uz rallija posmiem ir tā, kad viņam... kad tu ej to tehnisko pārbaudu, tev liek aizlīmēt, vai noplēst vai aizlīmēt cietās uzlīmes, jo tu nedrīkst jau braukt tādu piedalīties. Un tad es uzzināju, jūs zināt, tādu slavenu kādreiz bija Subaru brauc VRC, kam bija 5 uzraksts. Bļēķi, šitan apstājās viss. Šis neesmu redzējis super ielunieks, es Subaru salīmē to 5. Uzraksts Subaru 5. Kas tāds kaut kāds braucējs bija 5. Nē, tas bija tā kā komanda tā saucās. Tas bija sponsors, tas 5. Makreis brauc, man liekas, pat to 5. Un tas bija populāri. Un izrādās, kāpēc teikt kaut kādu banāniņu tagad? Tāpēc, ka izrādās, ka 5 ir cigarešu ražotājs. Tāpat kā Marlboro, un līdz ar to arī mūsnās tos 5, tu nevar vairs līmēt. Tāpēc ir tie banāniņi. Es domāju, 5 vienkārši, nezinu, kaut kāds. Komanda nosaukums. Kuri pēc tam pārtaisīja, redzēja, uztaisīja tos banānus. Jā, jo tu izrādās arī tas. Es nezināju, tas tāds. Kas ir? Jā, un fakts. Cilvēki taču brīvi var izvēlēties. Ir kādam bijis tā, ka viņš ierauga to cigarešu, pats viņu to pētīgo bildi. Es nepīpēšu. Man liekas, ka nevienam tā nav bijis. Ja tu gribi pīpāt, tu pīpēs. Tāpat tās, man liekas. Es nenormāli reti ieraugu to bildi.
Un tad, kad es viņu ieraugu, tur ik pa mēnesi kaut kā tur ņem to cīgi, ieraugu, tur tāds stulbi, ka viņi tur ir, bet nu neko. Kaut kad nebija tā, ka lika kaut kādā Photoshopā savējā tur pirms ģīmes virsū. Kaut ko tādu atceros. Nu bija prikols Latvijā, karoči, kad viena sieviete, nu tā kā pacelt jautājumu, bija ziņās arī tas, kad, karoči, ķipa viņas tēvs ir slimi. Smagi slims gulējis slimnīcā. Un pēkšņi viņi pamana, ka uz cigarešu pakām ir viņas tēva bilde, bet viņš nav nekad smēķējis. Viņš nav pat smēķējis. Viņa tā slimība nav saistīta smēķēšana. Viņš izstījās smagi slims tajā slimnīcas gultā. Doktorīts tādā cīgi mājas sūta. Notirgos reiz, jā, bija. bija. Labā picenīs. Šitiem te kā Morisam, Philip Morris bija? Jā, nu tas ir tāds liels. Lielais. Jā. Kas ir lielākais tabaks ražotājs? British Tobacco, Philip Morris, ko, nu tie tādi riktīvi. Philip Morris maz riktīvi. Philip Morris ir, man liekas, viss kaut kas Aikos arī, piemēram, ir Philip Morris tā kā produkts. Viņiem Philip Morris, jā, International. Jā, mēs varam skatīties top 10. Diezgan vārds pārdotās bildes. Kas ne? Diezgan ārsts pārdotās bildes, ko viņi tur satvilmē arī pritīgās kaut kādas tur. Nu, to ritīgi labi sanāk. Kāj nav. Nopuļus kāju. Karoči, lielākais ir Philip Morris, jā. Tad ir Altria Group. Kāda brendi viņiem ir cigarešu? Altria Group. Tur neredz uzreiz kādu brendi viņiem. Tā Marlboro, Copenhagen, Benson Hedge, Chesterfields. Marlboro, nu principā Marlboro, jā, Chesterfields. Marlboro ir super. Marlboro, tu jebkur pasaulē pasaka Marlboro un cilvēks. Nu pagaidām, kas bija Philip Morrisam? Philip Morris. Arī Marlboro, kā tas iespējams? Česītis, Bond Street, Larks, Sentia, Terējā, Morī, Philip Morris, Parlaments. Pārļiks, tas jau krūtais, ne? Jā, tagad bombs parlaments arī kaut kāds. Bet tā bija amerikāņi, karoči. Tad ir British American, Tobacco. Tur ir normāls monopols īstumā izveidojies. Viņiem bija Palmāls, no tādiem zināmākiem dzirdētājiem. Rotmans. Rotmanam bija tā ģimenes paka. Indieši tad ir ITC. Sīkajiem arī. Ko Indijā, kuri? Ko padalīties. Vienkārši zinu, kad esmu nostrījis. Jā, tāpēc nav lielo uzreiz. Jā, redz, tas ir parāds. Cik Indija ir milzīga īstenībā. Nu, tā kā arī cilvēku ziņā valsts, kad 5. sanāk vai 4. milzīgākā tabaks kompānija ir Indijas. Un viņi izplata tāds brands kā Archivāds, Sunfeast, Jippy, Bingo, kas ir tikai tur. Man liekas, ka šitie nav neviens. Jā. It kā ir kaut kas Eiropā, bet es domāju, lielākā daļa tur. Tā kā īstenībā diezgan. Kas bija? Krievu laikā bija tās viens cīs, kas tas sieviešu vārda Astra? Nē, kaut kāds. Kīs bija. Nē, bet tā kā pēc. Bija, man liekas, kaut kāds Astra. Es dzirdu, Astris. Tās bez filtriem bija vai pirmās ar filtriem? Krūtās. Krūtie pīpi. Bet es domāju, ka vēl noteikti ir kaut kāda Krievu šitās nelegālās, kur arī varētu būt tikpat, tur varētu mierīgi iekšā būt, es domāju. Tas zebriņš. Zebriņš, jā, kā viņas bija. Es biju kādreiz Kīs bija, man liekas. Tad bija vēl kaut kādas. Es zinu, ka tās bija arī tievās, vai ne kaut kādas tādas. Jā, tās bija Kīs, man liekas. Mums bija Endijs, atceries klases biedrs. Un viņam bija kaut kādas tās bez akcijas smarkām. Bet viņas bija tādi draņi. Tu vienkārši, ja kādu pārstāvi viņu, kurīt viņi nodzies momentāli. Tā, ka, draņi. Tagad joints, jā, kurī. Jā, viņi bija briesmīgi. Java, Laika, Prīma. Prīma, jā, tādu dzirdēt. Belumor kanāla. Java, Lalka un Prīma, jā. Laika, Prīma. Tā Astra gan jau bija latviešu kaut kāds cīdziņas. Te pat vietējais. Nē, tās man liekas padomu laiku. Es varu īstenībā iedāt. Kā sauc tās, ko te kuldīgā taisīja, mums te kaut kādi vīri? Tā un gan jau, viņam bija nosākums reāli. Poļu bomka jau kaut kāds. Kas varētu būt? Goldingen cigarete. Jā, Svētā Katrīna gan jau. Jā, tas drūgs zina, kur viņas ražo, kur meklē. Tā ir padomu laika, kur viņiem bija cīgs Apollo Sajūz. Kuri? Apollo? Tas ir ASV programma. Viņiem ir Sajūz. Tu zini, ka tu kuri esi Apollo Sajūz uz kuri. Tās tā kā importnieces pilnīgi izklausās kaut kāds. Jā, Astra, reku bija Astra, jā. Olimpijā arī bijusi. Tur ir senčiem, jā. Tie, kas ir traktori brauc, un tie, kuri tos. Traktorists cīgs. Traktorists, jā. Tim Gorovs kaut kāds ir. Jūs zināt to Viktoru Coju? Jū. Viņam bija grupa Kino vai kaut kas tāds pačs, kas cigaretā dziesma. PSRS viņu vainoja, ka viņš vainīgs viens no vainīgiem pie PSRS sabrukuma. Jā. Kāpēc?
Nu, ķipa, ka viņš ar rietumiem sadarbojies. Viņš ir bijis aģents, un tāpēc ir konspirācija, ka viņš nenositās. Pēdējos kaut kādus albumus viņš esot ierakstījis ASV vai Kalifornijā vai kaut kas tāds. Jā. Par viņu nosišanos, es zinu, ka arī tur ir kaut kādi tie stāsti. Ka viņš tur kaut kāda makšķerēšana vai kas bija. Man teica, ka viņš tur bija kodienis gan jau no rīta. Viņam bija tas, Aleko, Moskvičs jaunais, priekšpiedziņš žiguls, ja, un viņa uz ceļa neturējās galīgi. Viņš tur nāca no tā labā divnieka ārā uz tā tiltiņa, kaut furdzina vai kaut ko gan jau, un uzgriezās gan jau, kā viņa tā aizmuguri viegli. Viņš jau izzinā. Bet cik tur bija? Arī nebija tā, ka tur bija teiks, ka ķibos 140 brauc, un tu teici, ka viņš neiet 140. Viņam bija čipotais. Jā, to nezinu. Karbiņš piegriezt. Reku pilši runājot par to, un Reku viena vaļņī māte pieprasa Putinam atdot viņas dēlu līķu, Delfos raksts. Putins saka, nē. Nāc izdarma kaut ko. Redzēja, kā Ukrainai gāja. Bet vēl bija tikko nesen tas prikals kaut kāds ASV žurnālists bija to Putina intervēt. Jā, tas Takers, jā. Karlsons kaut kāds. Jā, man patīk, kā amerikāņi arī diški citu pasauli, kad... Viņš kaut kāds aprok krieviskais, man liekas. Viņš bija aizbrauc uz Krieviju tagad. Viņš iepirkās tajā, kaut kādā tur lielveikalā. Viņš bija tur ritīgi priecīgs, viņš pa 9,000 rubļiem bija iepircies. Ritīgi, viņš saka, ritīgi lēti viss ir. Bet vidēji alga 13,000. Jā, es šito dzirdēju, jā, es dzirdēju, cik vidēji alga viņiem. Ko viņš aiziet vienkārši pa lielāko daļu alga vienkārši iepircies. Viņš saka, ritīgi lēti. Atbrauc ar dolāriem. Viņš ir daunis, ka viņš tā kā tur teica, jā, ka es pa lēto iepirkos, viņš čista amerikāns vienkārši nerubīja. Es domāju, ka viņš nerubīja. Vai viņš ir kaut kāds aģents viņiem, es nezinu. Varētu būt tā, bet es domāju, ka viņš gan ir stulbs, gan aģents. Bet zini, kas arī, kad, var vēl joprojām, lai cik mums advancētas tehnoloģijas un tagad viss ir sasniedzams caur internetiem, tā kā redzēt to, ka tomēr viņiem ir tā dzīve bišķi savādāk, ka, piemēram, viņš tur bija cik pārsteigts par to, ka tu ratiņos ieliec to naudiņu iekšā un pēc tam tu viņu atgriez apakaļ. Tas viņam bija atklājums. Viņam bija šoks, jā. Viņam bija tāds, what the fuck? Un viņiem arī logi Amerikā, pilnīgi tāda identiskā logi viņiem. Atbrauc viņi atbrauc uz Eiropu, Vāciju, kaut kur viņi, what the fuck? Mūsu pakešnieki tas sistēmi. Jā, viņi par to ir pavēnātāji, jo viņiem šitie teoloģi, ka varās tā. Nē, viņiem ir kāds lietas, kas arhaisks vienkārši ir, jā. Arī laikam, es nezinu, viņiem laikam nav čaiņika, tāda lieta arī viņi īsti neizmanto. Jā, čaiņika viņi nezinu. Tāpēc filmās laika rāda, ka viņi tam uzvāra vienkārši uz puļas. Jā, kaut kas tāds, jā. Tā kā... Arī autobūvi viņiem gaužām attīstīsies. Mums tas Amerikas klausītājs varētu pastāstīt. Autobūva arī neiet, ja Fordīši neko. Labi, tās vieglās mašīnas, jo tā ir tā, visām tās plasmas panelis, bet galvenais, ka kociņš nāda kaut kāda ir, bet es skatos viens latvietis ASV ar smago mašīnu braukā, tā kā pārcēlies. Un tāds ir tik sakarīgs džeks, viņš tur izstāstīja visu to, kā viņš tika uz to ASV ģimeni un tā. Un tad viņš, piemēram, random lieta, kad smagai mašīnai ASV, tur automātiskās kārbas laikam nav baigi izplatīts, kas mums ir visiem principā smagajiem. Viņiem ir vēl 20 ātrumu. Jā, tur gaņģē ar 3 koķiem, un tad, piemēram, pagriezieni amerikāņi jaunai smagai mašīnai, viņi automātiski neizslēdzās, kad atgriezt stūri apakaļ. Vienkārši tev tā kā, elementāri lieta. Kas pirmajam golfam, es žigulim paļubom, kad atnāk. Man arī ir bijis jābrauc pa kaut kādu busu vai ko, kuram nav arī, un tad arī citreiz ir tāds, ka jāizbīd. Tā kā ritīgi prasās tas. Kas viņiem ir krūtāk, viņiem tā viss, man liekas, tā iekšā ir, tām smagajām mašīnām. Smagajām mašīnām, jā, kur viņi ar tur gulēt. Jā, tā kā mājās. Tas ir tas, ka viņiem ir ļoti, tās gulēšanas, jo viņiem ir izplatīts vairāk, ka viņi tā kā nevis, ka viņi ļoti daudz dzīvo tajās mašīnās, bet tad viņiem, piemēram, dzinēja, ka ir super underpower, super mazjaudīgi salīdzinot ar tiem, kāda mums te Eiropā ir. Bet viņi jau reklamē, ka viņiem bija American Diesel, ka tur dūms šau ārā pa to skursteni, kas viņiem tur ir. Un viņiem tas pūrns lielais, viņi īstenībā ģīboņi. Viņi ģīboņi, jā, tā bet es skatījos, kāpēc Amerikā ir viņiem tas motors priekšā un kāpēc Eiropā ir zem. Tāpēc, lai, vienkārši tas Eiropas standards, kas ir... Maksimālais garums. Jā, maksimālais garums, jā, kopā ar to visu kabīnu. Jā, un līdz ar to, ja tev ir priekšā... Bet Amerikā ir tikai tā kraupa liela. Jā. Pokuļ, cik tev liela tā mašīna. Jā, un tāpēc mums ir super gars kaut kā, un tev nepraktiski. Tāpēc viņi arī izskatās. Jā, Arčs runājot par mašīnām, kā tev kā jauniem auto īpašniekam iet pastāst? Kāda vai? Kas tev bija? Volvo XC90. Oh, yeah! Īstenībā masīna. Kārtīgs sīko vajag. Tev jau vajag vēl 5, vai cik sīkai tev bija 7-vietīgais. Jā, es tur 5 var salādēt. Normāli. Man patīk 7-vietīgais Arčam. Es biju pirmais, kas teica izcēlus kaut to mašīnu ieraudzīju. Man visu vajadzēja izpust no tos beņķus, pacēl tur visu. Es pēc tam
10 minūtes čakarējos, lai ielikt. Jāliek YouTube. Mēs ielikt YouTube. Kaut tu putbā. Teicu, ko nevarēja nofiksēt. Jā, izrādās, ka vienkārši līdz galam bija jāiztum tie Bet kas ir brandi smagajiem amerikāņi? Peterbilts? Tas, kas ir Max, Peterbilts, Volvo, bet viņiem ir ļoti daudz, kaut Kenwood nebija kaut kāda tumbiņa. Kaut kas viņiem ir tāds, viņiem ir kaut kāds international. Jā. Tu nav skānis, ja man. Nē, viņiem ir Volvo, man liekas, arī. Volvo arī ir lielo priekšu. Un Volvo viņiem ir ASV tie Volvo, kam ir, garais pūrns, viņi atšķir, tā kā ne Eiropas. Bet tu kā auto cilvēks, kas ir ahūnākā fūra? Marketā. Tāda, kas ir. Jā, piemēram, es gribētu būt tālbraucējs. Jā, ko tu ieteiktu? Kenworth tu ieteiktu? Jā. Nē, es neieteiktu tā ASV. Piemēram, es gribu mainīt profesiju, es gribu būt tālbraucējs. Gribu būt fūrists. Viņam budžets nav, viņam ir Elons Musks uztaisījis fūras firmu, viņam vienkārši mašīna jānopērk. Man šefs nopirks, man tikai jāizdomā kādu. Jā, zini, kā ir. Ko tev ritīgi ahūli ir vai reāli tur kaut nezinu? Nē, es gribu tā, lai komfortabli braukā, tā, lai es varu pagulēt. Garie reisi jāguļ. Ja tu teiksi, ka ritīgi, tu gribi ahūli tur komfortabli, ko? Tu māc, ka vienkārši Teslas, tas Cybertrucks, bet semitraks viņš saucās, jā? Pagaid, tu jau viņš ir slīms, viņš vienkārši pātrinās ātrāk, kad piekraut kravu nekā vieglā mašīna. Tas jau nav. Bet viņam cik reņš ir? Sūdīs, tāpēc es prasīju, ko tev vajag. Nē, viņam vajag darbu. Normāli pa Eiropā pabraukāt. Es runāju super spečuks, kuriem smagajiem, bet Volvo laikam, jo man liekas, ka Volvo ir tā tehnoloģija viskrūtākā, ko ļoti jaudīgi dzinēja. Volvo ir divsajūga automāts, ka neklausīsies neviens šito daļu. Es negribu sākt, bet Volvo ir ļoti, ļoti krūtas tehnoloģijas, tādas kā vieglajās mašīnās, tādas bez mazvēr smagajās mašīnās, līdz to viņas ir efektīvas, ātras, ekonomiskas. Krēslājumi ir masāžiņi. Es domāju, paļubam, ka ir. Jā, tad es ņemtu arī Volvo. Eurotruck simulatorā, kur es nopirku, man liekas, Skānu vai Man, man liekas, nopirku. Bet kā iegrābos, man gāja garām visus Man ir tāds poliskais vai Rītīgi gāja ārā, es nevarēju sagaidīt, ka Volviņam sakrāš. Jo Rūts paņēma Volviņu, ka viņš vālē, un es netiek līdzi, ved čipot, neved viņu. Tad labi nevarēja, bet jā. Es īstumā pēdējā laikā esmu sācis skatīties to Kravinskim tos video. To es neskatu. To ne? Kaut kā es nezinu, kaut kā vienu viņš taisa tagad vlogus, jā, tas ir tas Timbertruck. Es jaucu, varbūt. Viņš skuldīdznieks. Tas Latvijas Timbertruck. Vilde, man liekas, kaut kāds transportation, kaut kāds. Jā, Vilde varētu būt tur, jā. Jā. Tie normāli vidāri. Es paskatījos vienu un tā. Man vienkārši interesē. Viņš nav tāds vēlams bišķiņ. Nē, normāli. Man liekas normāli tie idejām. Es neesmu redzējis, bet es tagad, kad tu stāsti, es esmu dzirdējis, ka viņš taisa vlogus vai ko tādu. Skots skuja vai? Nē. Tad es jaucu. Šits arī kaut kāds kuldīgs. Saistīts šitas mūs zēra placim taistos vidīgs arī. Viņš pat TikTokā kaut kāds. Kristers Kravinskis, man liekas. Tad es jaucu. Es šito domāju. Nē, es saku, viņiem te video ir ritīgi lādzīgi. Un man vienkārši tīri interesi pēc, kā vienkārši laikdiena viņiem ir, kā tas viss process notiekās. Un īstumā es varbūt, es nezinu, vai es to gribētu darīt, bet man interesē. Man ir tik zējos, tad reiz uz Rīgu kaut kam braukt. Man ir tāds, ka bijis tā apakaļ vēl jābrauc. Es nevaru. Nē, no otras puses nezinu, kā tas būtu, ja tas būtu tāds kā darbs. Ka tu tur brauc rēķinies, tu tur dzīvo tas savādāk. Tā apnīk vienkārši. Bet man liekas, ka braukšana. Cik viņi var braukt? Es tādu neskaties, laikam, jā. Cik viņi var braukt? Viņiem ir rip, kad ir jāgriež. Tur ir nenormāli sarežģīti. Un tur tas Amerikas džeks stāstīja, kāda ir Eiropai atšķirība un mājas, vai tur ir kaut kāds atšķirības, bet, tev ir kaut kādas īsās nedēļas, tu vari kaut kādas 4 dienas strādāt, tev kaut kāds 4 stundas brauc, stundu jāatpūšās, vēl 4 stundas brauc, tad tev jāguļ cik stundas, tad kaut kādā certajā dienā tev jāatpūšās vairāk stundas, un tad kaut kādā pēc 2 nedēļām tev ir cita kaut kāda īsā nedēļa, kurā tu vari braukt tikai 4, nevis 6 dienas. Tur ir pilnīgi, zin, tā kā dāmām ir tas, kur viņi liek, lai, zin, kad mēnešu reizi, tur pilnīgi arī vajag aplikāciju, ka tu vari braukt. Ne, cik es skatījos pēc dāmā, ja ar tev aplikāciju, es zinu, kad varētu braukt. Viņš saka, jāstāv tagad. Nevar braukt. Tu nevar braukt. Davai laižam. Bet cik es skatījos pēc viņa, tad viņiem ir tā, ka viņi kaut kādās, es nezinu, kurā dienā, bet viņi aizbrauc uz kuģi. Klaipēdā, man liekas, kur tā ost ir. Stenelainīši, kurī. Jā, un tad viņi aizbrauc uz Vāciju, un tad no turienes viņi visu nedēļu braukā, un tad brauc uz Rīgu. Ir kaut kā, ir jau sācās schēmas, jo viņš ārzemļi pa kodā. Gan jau tur ir izdomāts jau kā labāk. Bet tu negribētu būt furčiks? Laikam, ka ne. Negribētu būt. Es varētu tā pensijas gados, zinu, kā nopirkt savējo. Man tur, es vienkārši zinu, kā man uzvelk tīri, lai varētu poļos lētajā viesnīcā iestāvot. Naudu paņēma.
Man vienkārši, man reiz uzvēl kritīku, kāds cits mašīnas ceļ, man gribās tur nezinu apdzīt viņu. Ko tu to skāni izdarīsi? Paņem uzskrienies 10 km skriešanās ap blakus fūru. Viņam ir tas, ka iet es būtu droši tas, kas izrauj kaut kādu to limiteru ārā un tam milzīgo sodu noķer. Jo ir kādi viņi, ka viņi izvēl tos limiterus uz bāņiem, un 150 iet ar to fūru. Pareizi, es biju Spānija un es biju paņēmis to īres mašīnu. Es domāju, tu skāni paņēmi. Man bija džīps kaut kāds renegāts, jā. Un tur arī tie bāņi ir, un tad varēja piedzīvot to, ka tev divas fūras skrienās. Tā kā iet garām uz augstu, tad tev jāiet tur arī ir. Bet un kas bija inčīgs Spānijā, ka mēs to koli dzeram. Es jau jums stāstīju, bet kas interesanti, kad Latvijā arī tur baigi par to veselīgo mēģina cīnīties, bet tur, principā, kas tev Rosols? Rosols, jā, ka tur lielākā daļa lietas zero. Zero, bez cukuru. Piemēram, šitādu parasto koliņu būtu grūtāk atrast nekā zero koli. Es gribēju jautāt, ka nevar pat dabūt? Piemēram, ka tur ej kaut kur ēst un tā, protams, tu viņu var dabūt, un arī veikalos tu viņu var dabūt, bet kaut kāds inčīgās, piemēram, tur ķiršu vai kas viņas pārsvarā visi ir bez cukuru. Vienkārši tāpēc, lai veselīgāk, lai tev nav cukurs jāriek. Kas to ierobežo? Es nezinu, kā tas ir regulēts. Ja tu tirgo, kāpēc lai tu Es pieļauju, varbūt kaut kāds nodoklis, akcijas, kaut kāds stāsts ir varbūt. Bet es baigi nepapētīju, bet baigi lielākā daļa tur ir ļoti daudz tie zero produktu. Tā kā mums, teiksim, ir, viena zero kola, varbūt Fanta tur ir tā, ka tu arī šitādu tādu zero, tur Fantas visās krāsās zero tur ir, un turpat ir arī kola. Viņi sauc zero, ķipa parasti kafejnēs, viņi ir bez cukuru un bez kofeīna. Gan tur daudz. Latviešiem necepīja, man liekas, zero. Te ir godīgi. Vajag cukuru. Vajag cukuriņu. Tu par Fantām runāji. Es varu noreklamēt, ir tāds veikals A-brands. Laikam, ka viņš ir ne tikai. Es cēsīs vienkārši viņā biju. Man ievedu un es tagad paradīzē iegāju. Tur, piemēram, Fantai kaut kādu, 7. Es visas tās garšas nopirku atvedus kuldīgi, mēs lēnām viņas izdzērām. Un cits bija tik garšīgs, un cipars citreiz tu ieeja kaut kāds, vai tur Dr. Peppers arī bija. Tur lēties, gan ir, jā. Un tur viņas kaut 55 centīm maksā. Tā vienbuļi. Kapēji. Kapēji. Es ritīgi daudz sapirkos. Es nezināju, ka tāds veikals ir, tas bija jaunums kā līdzniekam. Bet... Un mēs runājam par to braukšanu un satiksmi. Un atceries, mēs kaut kad runājām par to, ka, lai vispār kaut ko uzmainītu Latvijā satiksmē, vienkārši jāceļ sodi. Jā. Un tur, man liekas, ir pierādījums atkal vēl viens. Jo tur, viņi pa pilsētu, mazohisti, viņi brauc tā, ka tiešām kam ir kādas apļos, kā pieņemts apļos braukt, ja tev ir 2 josli, ja tu ej kādā 3. izjārā, tu brauc iekšā, es negāju tajā iekšā izjārā, man bija mīzels to īres mašīnu sadauzīt. Viņi vienkārši psihajā brauc tur, pofīgi, katra mašīna apdauzīt, kaut kas viņai trūkst. Tu teici, ka tu vai ģirs vai kas bija? Jā, man sēns brauc treniņā, un viņš kādā vienā, mazpilsētā stāv pie sarkanā. Un viņam blakus arī tur, tā kā parkings, tā kā sandboksiņš. Un viena mašīna brauks ārā, viņš saka, brauc uz apakaļ, tāds troksnis, ka viņš saka, ja mašīna darbotos 100 punktu airbag būtu ārā izšaut. Viņš pagriež tur uz otru pusi un aizbrauc. Pofīgi. Bet tad pašā laikā, kad izbrauc no pilsētas uz šosiem, vispār kārtīgi. Viss brauc normāli. Es arī dzikai esmu svešā valstī, tos ceļus nezinu, neskrienu. Es braucu tā. Viņi pierāda savu pilsētu. Un vispār, neviens nedzen, tur nav šitie trakās apdzīšanas, neviena tāda bīstama apdzīšana neredzēja. Bet tu man šo stāstīji, es nesapratu tā domu par tiem sodiem. Es domāju, es neesmu atkal paskaties, bet man liekas, ka tur ir vienkārši tev liela sodi, ja tu vienkārši kāpēc pilsētā, tu teici, brauc, ka debīliķi. Es pieļauju, ka tāpēc, ka tu jau nepārkāpi noteikums ātrumā. Tu jau vienkārši apdrošināšanas un tā. Es domāju, ka tur ir ātrumam. Es pieļauju. Tīri tas, ka es neredzēju, ka var pilsētā lido baigiem varoņu uz šoseis parāda savu pilsētu. Jo nav tā, ka viņi pilsētās lidot. Vienkārši viņi brauc agresīvi. Vienkārši ļoti pārliecināti viņi brauc. Tāpēc ir tāds sūdi, ka viņiem tur ieparās viens otram. Ir viņiem tiesības iedot. Tu brauc un nodod kaut 10 minūtes. Jā, viss devai. Bet, es saku, ārpus viss, ļoti reti. Es saku, uz kādiem bāņiem tur bija, teiksim, kur, labi, tur nav tur nebija tā kā Vācijā, ka jau vispār unlimited, 120, nezinu, kaut kas tāds bija. Tad tur gāja kaut kāds krūtāks mašīnas garām. Bet tā. Kas ko maksā vispār tur tā Spānija? Jā, viņiem ir kosmosā, jā. Nezinu, ir dīrsāji. Viņš tik dārgs, ka nepērk nemaz. Jā, ka nav vērts, vienkārši labāk sasit nopērts jaunu. Jo es arī tur ņēmu to mašīnu uzreiz ar tādu, ka risku frīķi, kad, ja kaut kas ir. Tad, viņi arī parkojās. Mēs atstājām tādā lielā pārkingā, kurš tā kā pa lielam tā kā pilsētas laukums apmēram, izmēra ziņā
Un, pa brīvu tāds vienīgais pārkings. Un tur bija viens, katrs, es nezinu, trešais možs bija līnijās. Pārējie pofi, vienkārši, kur ir vietiņi, tur es lieku. Tu vēl kā cilvēks? Es lieku kā cilvēks, tikai es jau audzināts. Es Ziemeļa Eiropietis bišķi savādāk, bet tā, tur vispār pofigā viņi dzīvo. Tādiem dienniekiem, man liekas, ir vienkārši viņiem pofigā. Jā, tā arī ir, un to arī varēja just. Ko mēs iespringstam viņiem. Jā, ritīgi. Tas arī man tur patīk, ka tu tur aizbrauc, visi ir tādi čīlā, tur viss smaidīgi. Sicīlijā es arī tur skatos, viens pīpā vienkārši šmuku nometru pat pie kājām izsmēķi. Uzmet tev galvu. Kāpēc, ne, viņš saka, bet tur tāds netīrs viss. Nē, tas gan. Nē, Spānijās, kur es biju Žironā, tur diezgan tīrs viss. Barcelona, tas cits tāds aizbrauc. Man tur gan arī apīzdoja. Tālāk uz dienvidiem. Kā tev apīzdoja? Karoči, tur tā ir La Rambla, vai ne tā slavenā turistu. Lielākā tā, karoči, Midzens. Tas ir tā, man liekas, tā kā Liepāja. Tāda turistu iela, kur tur visādi. Un tur ir visvairāk zādzības, man liekas, notiek Eiropā, ķipa pickpocketings. Un tur arī pilns ar cilvēkiem, un es tā kā eju. Un tur baigā burzuma, un es kaut kā, nezinu, sajūtu, ka kaut kas man iet garām vai ko, un ķipa, es domāju, labi, jāieliek roka kabatā. Un es kā griežos, skatos viens, bet paļi. Jau ritīgi kabatā jau ir iekšā skatās. Ritīgi pie pleca man ir piegājis un skatās virsū. Es tāds viņam sāku skieties virsū, viņš paman, ka es un karoči aizgāju. Bet, karoči, es biju ļoti tūl, lai man maka nopīzdot, jā. Un pēc tam, rociņi kabatā, viss vāks. Tagad tur es saku, mēs tur bišķiņi bija, reāli vienu dienu, bet, tā kā, nevis panākt palikam, bet, reāli pāris stundu mēs tur bijām. Man izbēsīja ārā, es saku. Tur vienkārši viss čum un muģi, tur viss jau pilns ar cilvēkiem. Saka, tā arī tā, man patīk šādā variantā, ka tu dzīvo nostā kaut kur tev ir miers, tu var atpūsties, un tur tu aizbrauc. Bišķi paskatīties tos objektus un mūc prom no turienes, ja tur baigā burzam bija. Un vēl pēc tam nebija turisma sezona. Tur pēc tam turisma sezona, es nezinu, kas notiek. Jo tajā Ramblā arī bija teroraksts, man liekas, viens fūrai kaut ko tādu izgāja cauri. Standartiņš. Skānī, Volvo. Jo es esmu tur bijis arī turisma sezonā, un tad ir tā, ka ik pa 100 metriem ir menti stāv. Tā kaut kā. Jā, tajos dienvidos ir dultie cilvēki. Bet man patīk, viņi tādi pozitīvi atvērt. Viņi visi tāds savējais tur jūties. Es, piemēram, to mašīnu īrēju. Man tas process prasīja kaut 1,5 stundu. Ir tikai tāpēc, ka es viņu pat dzīvu norunāju, man liekas, kaut stundu. Viņi mums iedeva vēl kaut kāds apskats objekts, ko tur, kas tur. Viņi man izstāstīja vispār, kā strādā mašīna ir bez mazliet. Kurš pilnībā viss. Nebija tas, ka, piemēram, Latvijā ieja kaut kur tā mašīna. Cik ilgi. Nesasi. Apdrošinās. Kā tur ieptēlēšanas? Ir, var dabūt. Labi, tas ir tādām vietējām, zin kā starptautiskām kompānijām, tev arī tur savu standardu, lai tur varētu strādāt. Bet, idejas tāpat. Es jau Ričam stāstīju, mēs arī aizbraucam uz Sicīliju, paņēmām apartamentus arī tur no viena vietējā. Aizbraucam, viņš tur tā grib runāties, viņš tur, zin kā mēs... Nav kaut valodas barjeri viņiem tur. Jo viņiem ir tā, ka viņi ir ritīgi, es par Itālijas braukājis, viņi vispār angliski nesaprot. Jā, tā vienkārši translēt arī caur telefonu runājās. Un mēs kaut kā mēģinām sarunāties. Liela daļa tāda, ka viņš vienkārši tev mauc viņu valodā. Tu nesaproti, viņam saka, ka tu nesaproti, viņam pohuj. Jā, un tad viņš tur sagaidīja kaut kādām tur vietējiem, tur šitiem te... kas tur bija, es pat neatceros, kaut kāds, man liekas, saldējs bija vietējais. Sagaida ar to, tad mēs gribam ritīgi ēst, ja iet paēst kaut kur, mēs aiziet pasūt pizza, atnāk apakaļ, viņš saka, ai, Dievs, nevajag, es jau jums pasūtīju 2 pizzas, jau tulīt būs klāt. Šitāds ritīgi lādzīgais, bet tā, ka, zin kā, nogurs pēc tā garā ceļa ir un viss gribās atpūsties un tā ritīgi. Jā, mēs jau tādi ziemeļnieki, kā bišķi tādi noslēgti. Tu neesi pieredzi, jā. Un tad viņš tur tīgas, lai tur grib runāties, tur kaut kāds 2 stundas mums tur tīk runājās ar mums un tā. Teicu, es atgrib kā virsū jau. Nelaiž virs, kalendārs saka, ka var braukt. Bet tad atkal, piemēram, viņš aizved mums brokastī smuku tur vietējā vietā, kafejnīcā un izmaksāja visu un teica, mēs gribam samaksāt. Viņš saka, nē, es uzsaucu visu. Nē, redz, viņš droši vien to, viņam tas bizīts, tāpēc, ka viņš vienkārši grib tos cilvēkus. Viņam tas ir viņam, ka patīk. Viņam ir, viņam tās turisma sezona ir, un viņš uzreiz tur satiek cilvēks daudz. Bet vispār viņi tādi baigi ģimeniskie, jo Itālijā ir lielākais vidējais vecums, kad bērni izvācās no vecāku mājām. Viņiem tur vispār kaut kas pēc 3, 5 vai kāds, ja vispār izvācās. Jo viņiem ir tāda, viņi tā dzīvo, ka viņiem viss tur kādās 5 paudzēs tajā vienā mājā viņi dzīvo vismaz kaimiņos, viss viens otru. Tā viņi vienkārši tādi viņi ir. Baigi dūma, man liekas. Jā, es saku, viņiem ir tas tāds. Tu tur makaronu uzvārītas, man jau patīk.
Jā, viņam muta mājā tā ēst, tad viss sēžās pie lielā galda, pēdu, izlamājās un pēc tam atkal viss pa savām ģēlām. Tas jā, bet, ja piemēram, ir kalendārs vai braukt, kur tu vari aizbraukt? Jā, kur tu brauks, jā. Kur tu vari aizbraukt? Tu paskaļo arī, lai tur pat blakus istabā, nu ko darīt? Tas ir dabiski. Lai performance tavējo dzird, lai novērtē. Tas ir dabīgi. Vai tu saku, mans puika. Vai izsils. Viņš saka, šī tas nepīpā. Jā. Skaisti tā viņš ir tiem ārzemniekiem. Ārzemnieki, jā. Eirovīzija arī. Jā, pareizi bija rītīgs pārsteigums. Jā. Redzēju pārsteigumu Eirovīzijā. Dons tik uz Eirovīziju. Man vispār kā veclaicīgam cilvēkam, es pateikšu, ka ir kaut kāds supernova. Bet kur ir Eirodziesma un Ventspils? Es Artai saku, kāds sakars, es saku, kādreiz bija Ventspilī Eirodziesma. Ei, taču nevar, mēs pierādījām. Bija, Lembergs vairs nav. O tagad ir supernova, kur ir 9 jaunieši un Dons. Es skatījos, mēs tieši bijām Igaunijā, mēs te vakarā to finālu vai kaut ko tādu skatījāmies. Es nebiju iepriekš neko, es biju moši Dons dziesmu par āžiņu dzirdējis. Un es pateikšu godīgi, man neviena tā pārējā, no tām citām dziesmām neuzrunāju. Tad bija Dons, viņš pat neko nedara uz tā, skatos, viņš zilā kaut kādā tajā. Ārpus bija skolas pasākumā, bet saģērbis, ko es māma teica, ir tik reicīgi. Jā. Bet viņam soli īstenībā diezgan augstu iet šogad. Ka varētu tikt finālā. Es neesmu katru gadu gadījumā dzirdējis to, ka šogad mums ir reāli beidzot iespēja tikt finālā. Tad nav Umo bijis pēdējoreiz finālā. Nē, labi, kaut kas ir. Kaut kā Aminat bija. Justīns vēl bija finālā. Jā, bet Aminat bija diezgan augsts. Aminat bija 4. vai 5. vai 3. Bet kas bija pēdējais fināls? Es pat nezinu, tur atkal jāskatās. Kad tas pats Justs arī nebija? Es pat man liekas, ka jā. Aminat, man liekas. Es īstenībā atceros Aminat, un tad bija Justs. Okay. Es atceros Eirovīziju 13. gadā, 2 Uide, atbrauc čigāns uz Latviju, gatavo ēst šitam te, kas, lai viegli smilts tikko Kulakovam. Kulakovu uztais. Es par godu Kulakovu nāvei noskatījāmies. Par godu Kulakovu nāvei. Noskatījāmies to raidījumu, kur viņš bija pie štāte Roberto. Un man patīk, visi jau tur, tik inčīgs tas cilvēks, tas Kulakovs ir. Un tad tur izšķīst tas saksofons, bet akordeons viņam, un viņš tur kārtas pēc taisa, un beigās viņš to cigoriņu tēju uzvārīs. Viņš saka, piepišķini kaut balzāmiņu. Tur vajag pieliešam balzāmiņu. Kulakovs vecais. Kulakovam ir Džila bijusi intervija. Jā? Es prasu, es nezinu. Tas varētu būt labs pasākums bija. Nezinu. Vienkārši priecēšos. Nevar vai jā. Ko man viņi stāstīja? Es neesmu redzējis arī šitam Džilim esot ar... kā sauc? Sushīt aukaut? Nē. Tas Dalkarīka. Nē. Ko? Bēģi. Ko viņš dara? Dzied, ģipa. Viņam tām dāmas kaut kādas... sushi takeout. Nē. Strūber. Tas ir strūber. Nē, es zinu, kas ir strūber. Tas otrs. Kīvičs. Stulbs, dzied, viņam ir dāmas. Tas īstenībā plašs, ko varētu Latvijā. Es aizmirsu uzvārdu. Un Kīvičs, ir bijis pie viņiem raidījumā, pie Džiļa. Un viņš esot laikam 2 epizodēs, viņi esot pārgraušies divi nenormāli. 2 epizodēs tagad nevar pabeigt? Viņi tik garš sanāca, ka viņš sadalīts 2. Vai kaut kas tāds, bet viņi esot pārgraušies divi nenormāli. Tam jau patīk iekost, man liekas. Viņiem abiem patīk. Viņiem patīk, jā. Bet bija tagad, es nezinu, šodien vai kad bija tā bilde, ka Kambalī bija labi šķīmi. To bija ieličs te. Jā, pareizi. To jau mums bija atgriežoties pie kā viņš saka? Tēvs tēvam kaut kas. Nē, bet kā viņš koku pūšana kaut ko. Baltā kafija. Tas ir pa koku domāts, viņš daudziem, un tur arī kaut ko apštirījies. Baltās kafijas līnija, vai kā viņš tur saka. Jā. Gan jau, ka Gobzam arī patīk baltā kafija. Es domāju, kā viņš var izvilkt to vēlēšanu kampaņu. Viņš laiku bija tāds te. Pareizi, rododendrs taču bija. Jā. Rododendrīši. Skaisti reāli, mēs apgājām pilnu Apple epizodi, atgriezāmies ar to, ko sākām ar Aldu Gobzem. Kuldīgs zelta. Jā, kuldīdznieks. Skandalozais kuldīdznieks. Viņš nav īstais kuldīdznieks, bet... kā? Par īsto kuldīdznieku mēs parunāsim kādreiz. NPC. Jā. Bet tā. Born and raised. Jā. Kuldīgām. Ko?
to laikam arī tad noslēdzam, ja to epizodīt. Mēģinām tikties nākamnedēļ. Nu, mēģinām tikties nākamnedēļ. Būt dikt foršām. Paldies Artūriņam, kā atbrauc uz Paldies Artūram. Artūrs ir mūsu, nav pirmais viesis, ir otrais viesis. Pirmais viesis mūsu studijā. Jā, mūsu studijā. Ar jauno ornamentu gleznu, kur, man liekas, rāmī neiet iekšā. Neiet. Bet ugunskurīši vismaz Arčs Silta. Jā, tas ir forši. Tā kā paldies. Jā. Bija forši. Un tad jau mēs tiekamies kaut kad ceram tuvākajā laikā. Nesolam, bet ātrāk nekā tagad starp šīm epizodēm mēģinās. Un tā, karoči. Un dos ziņu, kurš ir amerikāns. Jā. Un sveiciens, aicim. Sveiciens arī, jā. Lapsi, davai. Čau.